pat nezinu, kur diena šī ir. Mums ir liels piedāvājums, mums izvedās pa vislabākajām vietām ar džipiņu, ar kemperi kaut kādu veidu. Tāpēc mēs te braucam satikt čekus, kas mūs šodien pavadīs visur. Un tad arī mēs redzēsim pēc iespējas skaistākas vietas, kuras arī mēģināsim parādīt iekšu videoklipu. Kā arī mēs tiem džekiņiem uzfilmēsim jaunu promo video priekš viņu jaunā biznesa, kur viņi piedāvā klientiem tādu veidu mašīnas noīrēt un izpētīt Madeiru pašiem, kas ir diezgan ritīgi labi. Tāpēc dodamies. Nu ko, sākam mūsu piedzīvojumu šodienas. Es dabūju kafiju, kas īsti nav kafiju, bet ir labi. Tā ir mūsu pavadoņi. Es redzu, ka es tu esi, jā. Nu, mēs braucam, Ēriks ir aizmugurēji iestūķēt, sapījies, ka dēls. Man liekas, šitādi iembūši tiek kūp. Šie džeki, viņi paši kalnā iekšā kaļ savu alu. Viņi teica to, ka es viņiem prasu, vai viņiem vajag atļaujas vai nevajag. Viņi saka, ka nē, jo teorētiski tā ir ala, kas ir atļauts, jo mājas tajā vietā nav tā kā ļauts būvēt. Tas man ir tik rēcīgi, ir viņa kā apgājas sistēma. Tāpēc kā tas čalis Latvijā, kurš uzcēla māju jūdnī, teica, tas tā nav māja, tas ir kuģis. So, smart. Šī ir mūsu pirmā pieturvieta, kur viņi mūs atveda. Mēs pabraucām reāli 5 minūtes tikai, un reāli tev jau sagāja šāds tas skats. Tas vienkārši ir, prātam, neapturam. Gandrīz pat vienkārši bropiņš ir baigais. Tur kā smukās klints ir vispārējais. Bet mūs vēl sagaida daudz kas cits šodien. Nu, tik būs piedzīvojumi rita vai ko cīt. Let him cook. Tā, te mūs atvedos kaut kādu skatu punktu. Tur mēs varam redzēt okeānu un skaistās klints. Wow! Okay, I did not expect this. Yo! They built it maybe like 1 year, so it's really new and it's really nice. Ir ļoti bailīgi iet pie tām malām. Es tik labi redzēju, bet draugs ir nopietnis šeit. Bet tev visu laiku gribās pieiet tuvāk un paskatīties, kas tur fucking notiek. Nu, teiksim tā, ja es nokrist no manas pāri palikt tikai zaptīt. Madeiras sala ir īstenībā vulkāna krātera kore tikai. Pats vulkāns nav bijis aktīvs kaut 6500 gadus. Pats vulkāns ir kaut kāds 6 km zem Atlantijas okeāna. Te ir tik skaisti. Šis tikpat labi varētu būt pēdējais Ērika kadrs. Tagad priekš promo video mēs uzfilmēsim, kā viņi brauc pār tam smukajam vecajam kilpam. Kā es pacelšos uz dronu, kaut kur no turienes, laidīšos lēnām iekšā, kā viņi brauc pāri, un pārslēgsimies uz citiem kadiņiem. Mēs jau reklamējam opcijas. Meitenes vienkārši Jūs esat vienkārši paņemt tā kā propi. Jūs esat propi. Jā, jūs esat kā propi. Jūs esat objekti, jūs esat propi. Ēriks 2023. Yeah. Sievietes reklāmās ir propi. Šauja. The more you know. Tā, jā. Tu filmēji? Jā, kā man stāstīja, tur aizmugurē, tur pafilmē. Jā, tā ir hidroelektrostacija, kas īstenībā diezgan augsts kalnos ir, un te viņiem ūdentiņš tek, un te viņi ģenerē elektrību. Come, please, enter. This is my house. What the fuck? We will walk inside. Tā, tagad mēs braucam augšā vienā no augstākajiem punktiem uz salas. Tur mēs paēdīsim kādu snēju, un tur izstās apmēram šādi. Wow, ko labi, vai ne? Un jā, tad mēs braucam tur augšā, tad mēs pačalosim tur un darīsim kaut ko citu, es jau nezinu. Surprise. Tad šeit mēs redzam vienu no vecākiem kokiem, kas ir uz salas. Mums stāstīja to, ka šie koki ir apmēram 300 gadu veci. Šī ir vienīgā vieta salas, kur palēlam viņus var redzēt, jo šeit nedzīvo cilvēku. Un viņš tikko ielīda kokā. Bet skaisti.
šis te ceļš liek kratīties baigi. Cerams, ka nenometīšu kameru. Es ceru, ka īstenībā nav pa gaišu kadrs. Mēs lēnām tuvamies kalnu augšai. Pies vienkārši tāda skata te ir vienkārši. Yo, what the fuck? Annet bāz ārā. Izlaid to mietu. Annet tev ar mietu. Ļoti līkumaini ceļi ir, ļoti krata, kā var redzēt kadros. Ar promo filmēšanu paiedām viss sanāk ritīgi lieliski. Video beigās mēs parādīsim ar Eriku, ko mēs uztaisījām priekš džekiem. Protams, nav nekāds augstais budžets un vispārējais, bet es domāju, ka we're gonna do a great job. Kur visu laiku tādu līkumu ir šitādi ceļi. Vienkārši, kad nostam augšā. Kā jau dzirdiet, mašīnai ir grūtības tāpat tikt augšā, jo galvā, kad ir 4x4 tāpat nevalk. Mūsu mazo fucking Volkswagen mēs te netikt augšā vispār. Mēs tā kā būtu palikuši sen jau kaut kur. Es zinu, ka es jau teicu iepriekšā vietā, bet tiekamies augšā. Where? Jā, gals nepeldēties, kur? Ir kāds sajūts? Crazy, neaprakstāms sajūts, bet tas ir tā kā pilnīgi random pasākums. Jā, reku te ir atkal kārtējā ala, kas tiek randomā rakta kalnā iekšā. Es pieļauju, te ir kaut kāda doma tālāk viņam, bet izsās viņam tikuši tur cauri. Čipinam augšā. Vienkārši fucking nav Fuck, man vajag dronu. Tālāk, kur es biju aizgājis kopā ar Anetu, skaņa pazūd, tā ka tu vienkārši esi out of this. Tu vienkārši skaties, ir afigēnie skati un klusums. Un kaut kādi tur mazie perdelīši. Priekš promo mēs atvērām vaļā ar pašu telti. Kā tu vari dabūt, ja noīrē šo te džipu no viņiem, un tad tu vienkārši paliec šādā te skaistumā. Vienkārši brutāli. Labi. Mēs pat neesam augstākajos punktos. Anet, kāds emocijas? Neaprakstāms. Man liekas, šis ir labākais, ko es dzīvē esmu redzējis. Pēc Balī, pat pēc Balī reāli. Jā, izmā Balī, man likās, būs daudz krutāk. Tur bija cool. Jā. Tur bija savādāk veida cool, bet šits ir vienkārši insane. Jā, tie kalni un ielas un viss kopā ir vienkārši cherry on top visam. Perfekt. Ķersīts? Ķirsīts. Ļoti labi. Tā kā, es domāju, ka nākamreiz, kad mēs brauksim, mēs īrēsim kaut ko tādu un izbaudīsim bišķi vairāk dabu. Ja mēs bijām aizbraukuši uz pilsētu, kā uz galvaspilsētu, kur tā kā visā aktivitāte notiek turistiem vispārējais, kind boring, tā kā ļoti garlaicīgi bija. Tad mēs sapratām to, ka mēs gribam kaut ko šādu darīt. Tad mēs atradām šos te džekiņus, viņiem vajadzēja promo. Un šeit, kur reku mēs esam, mums ir free rides. Un viņiem ir promo. Tā kā jā. Jā, kā kamera šai vietai īsti nedod visu to burvību. Tāpēc drona kadriņi. Tik labi, ka ir drons. Tagad vienkārši tik labi izstās no drona visu. Un jā, mēs esam reāli tā kā smiles un smiles. Un jā, tad mēs brauksim uz vienu spotu, kur viņi taisa alu kalnā. Man liekas, es iepriekš kaut kad minēju to. Un tas būs tuvāk jūrai, okeānam. Un tad mēs sagaidīsim tur saulrietu. Un tad jau noslēgsim foršu dienu. Tā kā dodamies tur. Tā, ka mēs esam sasnieguši šīs dienas pēdējo lokāciju. Un vienkārši, ko es te runāju? vienkārši pastāvēšu šo.
Mēs gatavojamies vakar barbecue. This is our friendly chauffeur. The best guy in the town to drive around. Spitting some bars. Let me take the heavy stuff. Yeah, nice. Tagad mēs jau kāpjam augšā. Fucking brīnišķīgi skati. Tagad mēs dodamies uz mūsu barbecue vietiņu. Kā jau tikko redzējāt, vienkārši te izskatās fenomenāli. Vienkārši. Tā kā glēsni. Kā es teicu iepriekš, apnikt te dzīvot, bet tie skati, man liekas, nekad neapnikt. Ja mēs cēlies un tu redzi kaut ko šādu. Un tad, kur mēs dodamies, tā ir vieta, kur viņa draugs taisa māju iekšā klintī, jo tas ir vienīgais veids, kā šajos reģionos tad drīkst būvēt mājas. Tad. Au! Bļā! Au! Au! Nu jā, es te šortos brienu cauri visam šitam brīnumam. Meanwhile. Es jau piekus. Bet esam jau gandrīz klāt. Vismaz meitenes bija gudrs un aizbrauc uzlikt biks. It's okay, bro? Yeah! Yeah. It's all be fine. Kas ar visu ķeselu normāli mučī? Jau tur būtu rītīgs drops. Nē. Tev roku padot? Paim kameru. Normāls kāpiens, ne? Briesmīgi. Bļā! Nu, Edžiņ. Es šo neparakstījusi. Atrod sauvaļas maizi. Tā ir kur tālu. Ko viņš roka? Very cool, man. Yeah. Acoustic, natural. Tagad vēl cenšas tur the kaut ko neutral redzēt. echo. Bathroom. It's okay. Jā, Bathroom. It's okay. Jā, te būs guļami istaba, jā, viņš sen. Cool. Tā kā ugunskuriņš jau veidojas, kurinās. Un te mūsu skats ir vakaram. Crazy. We put here the meat, Yes. and then you have something that we call dish patada. It's a traditional dish from Madeira, so I hope you like it. So. Definitely. Thank you. Pietiek šodien filmēt. Labu nakti. Daži daļņi. Tiekamies nākamajā video. Nice beer.